Ok, es jums dodu 5 sekundes, lai būtu dusmīgiem par Monako sacīksti. Tagad, kad tas ir ārā no sistēmas, mēs varam laist uz Spānijas Grand Prix. Es prātā negribu teikt, ka tā ir viena no klasiskajām trasēm, bet tā ir viena no visilgāk esošajām trasēm F1 kalendārā. Ir iemesls, kāpēc ilgus gadus šī trase bija ne tikai priekš sacīkstēm, bet arī priekš F1 testiem lietota. Garas taisnes, strauji bremzēšanas punkti un vairāki līgumi, kas ir kaut kas pa vidu. Svarīga lieta, par cik tā ir vecāka trase un arī tiek bieži lietota, tad trases segums ir diezgan nolietojies. Tāpēc atšķirībā no pēdējām 2 sacīkstēm tiks lietota cietākā sastāva riepas. Kas vēl ir svarīga lieta, kas notiks šajā sacīkstē? FIA ieviesīs jaunos noteikumus priekšējo un aizmugurējo antispārdu pārbaudē. Tas ir konkrēti, lai pārbaudītu, vai tie antispārdi nav ļengani. Ferrari saka, ka pāris komandas šie noteikumi ļoti ietekmēs. Un visas acis ir uz McLaren, jo viņi pagājušā gada beigās ļoti to izmantoja. Un ar to es domāju ļenganumu. Un tad drusku arī es parunāšu par Monako. Es savas domas neteikšu, es nekautrējos, bet ja gan braucēji, gan komandu vadītāji pēc sacīkstes atvainojas viens otram par sacīksti, tad es teiktu, ka dusmas nav vienpusējas. Lai vai kā braucēju asociācijas vadītājs un bijušais braucējs Vurts ir publicējis ieteicamās izmaiņas, lai pielāgotu nedaudz Monako trasi, lai tā būtu lietojamāka nākotnē. Tie pielāgojumi ir tīri, lai būtu pāris punkti, kur ir iespējams apdzīt. Vai tas nostrādātu, es nezinu, bet man ir žēl, ka jāpielāgo tik leģendāra trase mašīnām. Jo Monako kā trase vienmēr bijusi fantastiska. Formulas pēdējo 20 gadu laikā ir palikušas drusku lempīgas. Bet nu tad atkal skatāmies uz priekšu, uz Spānijas sacīksti. Sveiciens F1 līdzutēju klubam, kuri rīko kopīgu sacīkstes skatīšanos. Piesakojiet viņiem kaut kur sociālos tīklos, viņi ir forši. Bet kas jūsuprāt uzvarēs? Un vai kāda komanda nokritīsies rankos ar jaunajiem noteikumiem? Ierakstiet komentāros!